Spēle noslēgusies, Ulbruka savās mājās izcīna uzvaru pār Cērs Lekrings ar rezultātu 4-2 un tādā veidā nodrošina uzvaru regulārajā čempionātā. Es jau prasīju kapteinim pēc spēles intervijā, kad tad pēdējo reizi Ulbruka ir uzvarējis regulāro čempionātu, vai treneris varbūt zina? Es ģērbtuvēs to prasīju arī, man jau ir aizmirsies. Nav bijuši daudz reizes. Cik ir bijuši reizes? Bija reizes kā vispār uzvarēts, man šķiet, ka viena, ne? Varbūt, ka viena vai divas, jā. 17, 18, man liekas, mēs uzvarējām, varētu būt, laikam. Vai 16, 17, kaut kur tajos. Kas pirms šīs spēles varbūt tas būtiskākais arī tieši bija uzvarēt to spēli vai to regulāro? Nu, tas gan iet roku rokā šajā sakrā, bet varēja arī neuzvarot spēli uzvarēt regulāro, bet kas varbūt tas būtiskākais tieši? Būtiskākais bija nospēlēt ar labu attieksmi, labā tempā, treniņu maču, pēdējo maču pirms play-off sākšanās. Tā kā bija pauzīte sakarā ar izlases startiem, tad bišķiņ bija ritms izsists un kādu laiku nebija bijušas spēles. Tāpēc numur 1 bija uzdevums atkal ieiet ritmā un atgūt to spēles garšu, ja tā var nosaukt. Un tas, protams, pakārtot tālāk vispārējo arī uzvarēt. Uzvarēt bija nākamais uzdevums, jā. Negribējām tā kā attiekties pret šo spēli, kā būs, tā būs. Nu, likme pietiekam, manuprāt, arī liela, lai tā attiektos tā kā. Jā, tas dod priekšrocības gan ceturtdaļfinālā izvēlē, gan pusfinālā. Nu, kas otrais, manuprāt, šķiet pat varētu būt daudz nozīmīgāks kā pirmais, un jādomā jau tas solis uz priekšu. Ulbrukai šo zonu, lai no ar ko, bet ar vārtu gūšanu, laikam, problēmas īsti nav bijušas. Nu, līdz šim pirmajā trešdaļā visai naski 3 gūti vārti. Ja kādreiz nevedās kaut kas, tad tā mēdz būt tieši pirmā trešdaļa, šoreiz to nevar teikt, bet pēc tam 45 minūtes tikai 1 vārtu guvums. Kā varbūt to var skaidrot? Var skaidrot, bet es parasti saku tieši, kā domāju, bet šeit es laikam varbūt sāku spēlēt paslēpes un nepateikt pretiniekiem priekšā, kas mums nepatīk un sagādā grūtības. Kas varbūt labāk saprot spēli, tie to redzēja, kas mainījās Lekringa spēlē pie 0-3, un tas mums bišķiņ, tā nevajadzētu būt. Mēs pie tā strādāsim, lai tādas situācijas mēs pārvarētu vieglāk un realizētu, turpinātu paaugstināt pārsvaru un gūt vārdus. Respektīvi, kā lai to pasaka, nepasakot tieši, Lekrings mainīja savu spēles stilu pie 0-3 un parasti mums tas vēl vairāk atvieglo momentu radīšanu, bet sen tā nav bijis un tas negadās bieži, jo pārsvarā visas komandas spēlē diezgan zemu un cieši. Un man patika, ka spēle pēc tam, tas mūsu pārsvars 3-0 atvēra spēli arī no Lekringa puses, un domāju, ka viņi bija daudz baudāmāki skatītājiem, atklātāks florbols, un, diemžēl, mēs šodien šajā florbolā nesanāca viss, kā vajadzētu, bet tas tāds labs atkal, mājas darbs, ko mēs paši tagad varēsim paskatīties, panalizēt un ko darīt labāk tādās situācijās. Iepriekšējā mājas spēlē, laikam, tā sanāk iepriekšējā mājas spēle pret, vai vienu vēl pirms tam pret Rubeni, tad, tieši izdevās ļoti daudz vārtus gūt uz pretuzbrukumiem. Šodien īsti pat negribās teikt, ka varbūt tā, labi, jā, tur Krišāns pēdējā minūtē izskrēja 1-1, tur vēl kāds pretuzbrukums, bet paši tie pretuzbrukumi varbūt nemaz nebija tik daudz, cik tā realizācija varbūt kaut kur pievīla. Un ja Lekrings tā kā sāka spiest vairāk, iet augstāk presingot, pēc teorijas tiem pretuzbrukumiem vajadzētu. Tu tagad atkārtot citiem vārdiem to, ko es gribēju kā pateikt. Es tieši gribēju prasīt, kāpēc varbūt neizveidojas tie pretuzbrukumi, jo jums līdz šim nav it kā novērot
piemērots to, ka būtu problēmas pret presingu? Varbūt tas, ko pieminēja pašā sākumā, ka nav bijušas spēles kādu brīdi, tur kaut kāds iesprūdām, netikām pār, tur tā viegli pirmajam tam vilnim. Presinga pārvarēšana it kā bija viena no dažām tēmām, ko pirms spēles runājām un uzsvēru, ka būs tādas situācijas, un viņi tieši arī tāda atkārtojās. Šodien bija, un uzsvēru, kas jādara, bet bija tādi momenti, kur, kā Vasiljevs daizlidotājs teica, gribēt nav varēt, ja? Gribējām, bet nevarējām šodien sekmīgi pāriet tādu spiedienu un iegūt vairāk pretuzbrukumus un vārdu gūšanas momentus. Pēc spēles arī kapteinim vaicāju par to, ka tagad ir iespēja izvēlēties pretinieku. Jā. Līdz ar šo spēli noslēdzās arī regulārais. Cik sapratu, vai esmu sapratis pareizi, ka jūs jau esat izlēmuši jau pretinieku? Nu, tagad noņemt visu spriedzi un pateikt, ko mēs esam izvēlējušies, lai nemaz nav cilvēkiem jāgaida, un viņi zinās. Es nezinu, kā būtu pareizāk. Es arī nezinu, kā mēs zinām, ko mēs izvēlēsim no rīta 11:00 notiek Zoom sazvans ar visu komandu dalību, un tad Ulbroka būs pirmā, kura pat nosauks, kuru tad viņi ir izvēlējusies. Es saprotu, ka viss ir skaidri, otrā četrnieka komandas, ja? Jā. Un tad, mums arī ir viss skaidrs. Šeit bija tāda Šveices tiešā demokrātija, zināmā mērā es spēlētājiem arī prasīju, un bišķiņ pārsteidzoši varbūt bija tādi pārsvars tieši uz šo komandu, ko mēs rītdien tad arī nosauksim. Kā, lai tev, es nezinu. Es varu pajautāt tev pēc tam tāpatās, kā tavam kapteinim prasīju. Nesaku, izvēlējās komanda, bet pasaku, izvēlējies tu. Jo vienbalsīgi, jau cik es sapratu, pieņemsim, jums bija tā kā balsojums, kur bija katram viena balss, cik sapratu, protams, gala lēmums jebkurā jautājumā būtu. Jebkurā būtu gala lēmums tavējais, bet kura bija, teiksim, tā tava vienlīdzīgā balss ar komandu, tā viena, par kuru tu Es piekrītu komandas izvēlē šajā tad jau tu neteiksi tagad. Es piekrītu, jā, es arī būtu tāpat arī izvēlējies, un tā arī būs, jā. Tā kā, mēs diezgan tātad visi bijām viens prāts, viens ar otru to nesaskaņojot. Labi, man vēl ir viens, kur var provokācija. Vai šai komandai ir sarkani krekli? Jo vienkārši otrā četrnieka komandām 2 ir sarkani krekli tiešām. 3 Valmierai arī ir sarkani krekli. Tātad Valmierai, Sāc un Lielvārdei ir Sācam ir sarkani, jā? Viņi tagad jaunas es biju domājis Valmiera Lielvārde, bet labi. Tad jau, tad ir sarkani. Viena no sarkaniem krekliem ir, jā. Izslēdzam ķekavu. Kas laikam nav liels pārsteigums. Ja nedaudz vēl par regulāro sezonu, man te dati neviļ, tad vidēji šo sezonu gūti sezonā 2,63 punkti spēlē. Tas ir labākais rādītājs kopš 15. Pēdējo 10 gadu laikā labākais rādītājs iepriekšējais. 15. 16. Jā, un tur ir 2,64, un tas bija Lielvārdei. Pa 0,01 vairāk bija tajā gadā. 15. 16. mēs izcīnījām pirmo titulu. Bet regulārajā palikāt otrajā. Jā. Pēc tam nākamajā gadā mēs bijām pirmie regulārā, ja nemaldos. Tā laikam bija. Bet tas tā, jā. Var teikt, ka tiešām tā dominants jums šodien bija. Tu jau biji vairākās intervijās teicis, es tev sākotnēji negribēju piekrist pēc tam, gan tad, kad vēl sākās tas ne tikai uzvars, bet tās pārliecinošās uzvars, tad kaut kur, tad vairs nebija varianti nepiekrist, jā. Šodien ar pretinieku kapteini pirms spēles aprunājāmies un Arču taču ir kapteinis prezidents. Ir. Jā, ar Arču un kaut kā bijām viensprāts, kad, kā lai pasaka, līmenis neaug, bet varbūt tieši pretēji. Ir plaisa palielinās.
Jā, bet kā var būt tās, samazinās komandu skaits, ja palielinātos vēl tā loģika būtu, tad kur ir tas, mums paliek sliktāk spēlētāji, vai mums vairāk ne tikai labie spēlētāji, pārējais pa sliktiem negribās labi, ne tikai elites spēlētāji dodas uz ārzemēm, bet arī jau tagad tādi, kas varbūt nav izlases līderi, un līdz ar to tādā veidā samazinās tas vidējais līmenis. Pieņemsim, Vilmanis, Ronis šogad devās Jēgers, Savins, labi, es viņus negribu neviens lauku par sliktiem spēlētājiem, viņi arī bija izlases, bet viņi tomēr laikam nav tāda līmeņa, kā Treikšai, vai Morits, kuri spēlē Somijas un Zviedrijas augstākajās līgās un tiešām spēlē lielu lomu komandās. Vai ir tas varbūt kaut kur iemesls, vai vienkārši tas florbols pats kaut kā lēnām krītās Latvijā? Jā, un visus, ko nosauc. Visas, jā. Bet viss ir pareizi. Un kāds varbūt tās, tad, ja mēs nedaudz no šīs spēles, tad esam pagājuši nost, kāds varbūt tam kaut kāda veida varētu būt risinājums? Bet no otras puses paskatāmies, ja mēs plus mīnus 3000 licencēti spēlētāji, varbūt tur vairāk. Tas nav nekad nemainās. Bet skaties, tad atkal pozitīvi būs droši vien. Nezinu, ar ko salīdzināt. Šveicē mēs tuvojamies, ja? Tā kā ar viņu 30,000 spēlētājiem. Es domāju, viņiem vispār trūkst. Es domāju, mēs diezgan labi spējam Latvijā individuāli sagatavot spēlētājus, teiksim tā. Ir daudz labi spēlētāji. Es uzskatu, ka ir pietiekami laba konkurence arī izlasē. Kaut arī tā daļēji notiek varbūt tāda paudžu maiņa bet kaut kas tieši komandu, es domāju, komandu progresā, komandu spēles progresā nav tas kāpums vai izaugsmes, varbūt pat kritums, kaut kādā brīdī. Tādā, es domāju, tādā. Ambīcija trūkums? Siltās vietas, nezinu, tās dažām komandām varbūt tās tur tā 5., 6., bet 7., 8., virslīgas ārā nekritīšu, tur palikšu ar tādu vieglu attieksmi, tur arī varu nodzīvot. Līdz šim ir sanācis, kāpēc turpmāk ne? Tā grūti būs atbildēt man uzreiz un diezgan riskēšu kaut ko pasakot, kas ir grūti izmērāms, ja? Bet tur var būt daudz faktori, nezinu, nepietiekam tur treneru attīstība un tāds izaugsme tieši treneru ziņā. Viņi ir tie, kas paaugstina to līmeni. Treneris, varbūt treneris, viņš dara cik vien iespējams, bet viņš sasniedz savu maksimumu un tad būtu lielākam korpusam jābūt, vairāk galām jānāk kopā, tas atkal iedotu papildus uzrāvienu un tādas visādas mazas lietiņas varētu to komandu līmeni, neteiksim, individuālo spēlētāju. Tiem individuāli labajiem spēlētājiem ļaut izpausties un tieši komandas kontekstā, maiņu kontekstā. Apmēram tā, varbūt nemāku tā labi izstāstīt. Es skatos tajā virzienā. Droši vien daudz būtu jāliek uzsvars treneru attīstībā un izaugsmē. No viņiem daudz, kas sākās un ir atkarīgs. Jā. Par vārdsargiem to es vienmēr pajautāju, arī tagad pajautāšu. Ir tā, ka Brants nedaudz vai daudz ir nostabilizējies pamatu vārdsargu pozīcijā, no veseliem vārdsargiem, ja tā jāsaka. Jā, tad jau daudz nav. Jā, Roberts šobrīd ir rāda labu spēli un neļaušu viņam uz lauriem gulēt, vienmēr viņš var labāk nospēlēt. Arī šodien bija momenti, kur bija epizodes, bet kopumā ļoti stabils un to parāda cipariņi. Pēc 27, tādā pietiekoši ilgstošā jau savāktā datu apjomā ir augšgalā, tāpēc viens no labākajiem vārdsargiem Latvijā. Es uzskatu, ka viņš arī šobrīd ir numur 1 Vilburkā. Ja mēs runājām par to komandu, varbūt tās līmeņu krišanos. Es esmu jau kaut kur publiski izteicies vairākas reizes, ka manā skatījumā šo zonu vārdsargu līmenis arī krities vidē, ja mēs skatāmies
Es kaut kur atradu arī kaut kādus tam pamatojumus. Vismaz man tā šķiet, ka es atradu. Vai tu arī vari tam piekrist, ka šo sezonu līgā vidējais vārdsargu līmenis nav tik augsts, varbūt kāds bija iepriekšējā sezonā? Mēģinu tagad skenēt. Jo ir tāda situācija, ka pat komandām nav izteiktu pirmo vārdsargu ļoti daudzām, kas jau kaut kur, manuprāt, kas jau ir sava veida indikācijas par to, ka nav tās pārliecības. Ķekavē labi, tagad Namļinskis ir nostabilizējies varbūt, bet pagājušajā gadā viņiem bija stabili Kirilko. Talsiem, kurš tur ir pirmais, arī un saproti. Pagājušajā gadā bija visiem skaidrs, tas bija Siliņš. Tie, manuprāt, 2 plūdums arī šo zonu nav vairs tik pārliecinoši. Viņam spēles patiesībā nav tik daudz. Tā kā Magons arī nav šo sezonu, kurš pagājušajā gadā bija plēfos. 4 vārdsargi, kuri 2 nav, 3 nav patiesībā. Magons traumēts un plūdums stāv mazāk. Manuprāt, tas tāds uz kopējo līmeni atstājis ir liela atsvara. Piekritīšu tev, Kaspar. Tu man tik daudz piekrīt šodien, ka... Man īsti nav ko piebilst. Mēs pareizi abi domājam vienā virzienā. Ka tiem pārējiem vārdsargiem jādzied tā dziesmiņa, kā tur tas. Šis ir mūsu laiks, jā. Viņiem jācenšas parādīt sev no labākās puses un jāaiziet priekšplānā. Jā. Rītdien ir spēle Latvijas-Igaunijas līgā. Tieši tā. Dosi līderiem atpūsties, nedos atpūsties? Jā. Daudz spēlēs jaunie džeki no pirmās līgas? Esam pieteikuši 3 gabalus, 1, 2, 3, jā. Pirmās līgas puišus. 2 jau bija paņemt uz Talsiem līdzi, bet viņi neizgāja laukumā, bet rītdien izies visi 3, jā. Viņi arī sākuši ir trenēties kopā, pamazām domājam arī par nākotni un tādu. Tas ir normāls process. Tā kā izies tie jaunie un tie, kas mazāk spēlē, loģiski rītdien daudz spēlēs, bet arī es mēģinu tomēr maiņu saspēles sakarā saglabāt kaut kādas, kas bija tagad šodien. Un arī tātad tie, kas ir no pirmās maiņas praktiski viens Edijs spēlēs, tie, kas bija šodien pirmā maiņa. Un otrā gandrīz visa. Nikam būs brīvdiena iedot. Pat Matīs skries, jā? Jā. Varēs izpausties. Labi, treneri, jāapsveic vēlreiz. Neviena jautājuma nav, kas ir cilvēki? Tur īsumā tiešām nav jautājumi. Ir tur, kad komandas ar sarkaniem krekliņiem tagad streso. Tāda ir piebildes un komentāri. Ko tur stresot? Tas jau kā humors. Jā, protams. Bet jautājumi šoreiz arī mazāk pieslēgšies, varbūt tiešām Olimpiāde, Valentīna dienas vakars. Tāpēc varbūt Ivars tagad sēž kādā randiņā ar draudzeni un ar Līgavu un tomēr klausās, zinu, ka viņš seko līdzi. Nebija uz spēli ieradies, bet zinu, ka svina Valentīna dienu, bet gan jau, ka skatās kaut kur tagad intervijas pieļam. Ivar, lai tev veiksmīgi Valentīna diena, jā. Ko es gribēju ar to teikt? Valentīna diena, tāpēc droši vien cilvēki kaut kur. Jā, tur var daudz saukt tāds forša dienas sniegs atkal uzsnīts un arī vēl apsveikt gan ar virslīgas, gan arī ar pirmās līgas šo saucamo uzvarēšanu. Tas ir, kad gan lielā komanda, gan Farms abi uzvar regulāro, tu esi arī... Farms neuzvarēja to konferenci vai divīziju. Viņi uzvarēja Farmu līgu. Viņi savā Farmu grozā ir pirmie. Jā. Tur ar tiem, kuriem viņi spēlēs play-off. Tur viņi ir pirmie, tā kā jā. Jā, tur visi vienīgais, ko vēl no tevis vēlās, ir uzzināt pretinieku, tā kā ne citi jautājumi. Pretinieks būs 50 km radiusā. Izslēdzām vēl vienu ārā sarkano, jā. Labi, treneri, paldies, mēs jau tiekamies rīt, un rīt pēc spēles tad jau būs zināms pretinieks, un gan jau varēs tad arī tam nedaudz pieskarties. Ok, labi, paldies. Čau. Abi Lekrings treneri, cik saprotu, atbrauca no veterāniem un tikpat ātri aizbrauca. Es pareizi saprotu, Pauli. Pieguruši bija gan jau. Pieguruši, tātad, un bez intervijas mēs nepaliksim. Pauls ir daudz kur treneris, tā kā šodien būs jāuzņemās arī jārunā par virslīgas treneru lomu. Varbūt pakomentē nedaudz spēli, ja vari, tad pacenties no laukuma spēlētāju pozīcijām, tev noteikti šodien nav problēmas, jo tu tur biji labākais patiesībā atzīts komandā. Tu varbūt arī nedaudz no
Ja vari, tad arī no malas, kā no treneris, kaut kur jau negribot, tev arī tāds skatījums uz to spēli ir. Jā, jāsaka, mēs iesākām gan sliktu spēli. Jau iesildoties, mēs varējām just, ka kaut kas neesam fokusēti līdz galam. Līdz ar to tas spēles sākums izvērtās tāds diezgan smagnējs. Kamēr mēs iejutāmies spēlē, jāatzīst arī Ulbruka īsti ar ko nepārsteidza, bet mēs nespējām adaptēties tam augstiem spēles tempam. Un zaudējām ātri vārtus. Bija 0-3 laikam vienā brīdī. Jā, pēc pirmā perioda ģērbtuvē it kā izrunājām visu. Un tad likās, ka soli pa solītim mēs to spēli uzlabojām. Bet ar to bija pa īsu. Jā, ja tā skatās, tad, ja nemaldos, 16. minūtē tika panākts 3-0, un tad atlikušajās 44 minūtēs Ulbrukai gūti vieni vārti. Var teikt, ka aizsardzība visai labi ir strādājusi un vārtsargs, jo Ulbruka šo zonu ļoti daudz gūst vārtus. Varbūt par iztrūkumiem nedaudz. Jorins Malkaus nebija šodien. Tas noteikti tas lielākais un svarīgākais iztrūkums. Pēc izlases saguris, savainojums vai cik daudz noteikti var atklāt. Vai apslims vai savainojums, tā būtu laikam precīzāk jāprast. Viņam pēc kvalifikācijas bija nepieciešams nedaudz atjaunoties un ir maz atpūta iedot. Jo svarīgākās spēles ir priekšā un viņam noteikti būs ļoti liela loma komandā. Tāpēc, lai viņš atpūšās un kādam citam tika dot iespēju. Jā, tieši nedaudz arī kontekstā nākamais jautājums ar to. Jums šī spēle patiesībā tā, ka tiešām neko nenozīmēja. Pēc turnīra stabula, jā, bija lielāka pauze, jo bija šis internacionālais turnīrs. Līdz ar to spēļu praksi noteikti vajadzēja uzreiz censties labā ritmā. Bet cik ir vienkārši, lai arī saprot, ka tā spēle ir svarīga, uz viņu jākoncentrējās un pēc nedēļas ir play-off un jābūt gataviem, bet cik ir vienkārši, tad, kad tai spēlē tā īsti nozīme nav, vai tu vinē 10-1 vai tu zaudē 10-1? Es neteiktu, ka mēs nebijām gatavojušies šai spēlē. Mēs gatavojāmies kā uz kārtīgu spēli, lai iet un uzvarētu laukumā. Bet nevienā brīdī, ne ģērbtuvē, ne treniņos nebija runas, kad mums šī spēle neko neizšķir un viņa nav svarīga. Katra spēle ir svarīga un ar katru spēli mēs varam gūt pārliecību. Un tieši pirms nākošanai sākās play-offi, tad to pārliecību ir nepieciešams gūt. Es gribētu teikt, tas trešais periods kaut kādu pārliecību iedeva, bet ar 20 minūtēm var būt par maz. Jā. Jā, jums patiesībā bija, manuprāt, labais tas, ka ja mēs spēli sadalām nevis pa 3/3, bet pa 10 minūtēm, tad pēdējās 4 jums tiešām katra ar katru arvien labāks šīs kāpums. Un, varbūt beigās nedaudz pietrūka, lai būtu līdz šim pagarinājumam, un tad varbūt arī tur uzvarētu. Spēles laikā bija pāris rokādes. Ričards Deivids, pirmās maiņas centrs, ja nemaldos, jau otrajā trešdaļā sākumā tika nomainīts. Tas Ričardam arī kāds savainojums, trauma vai viņa sniegums. Tu varbūt tās nelīdz galam esi kompetents atbildēt šo jautājumu, bet, ja tu vari, tad palīdz mums šajā sakarā. Ričardam vajadzēja iedot nelielu pauzi tajā brīdī, un treneri nolēma, kad viņš atpūšās un rotācijā nāk iekšā kā cits spēlētājs. Un Toms Rīsmans ienāca viņu vietā un guva vārtus. Jā, bet mēs to zinājām, kad ap pusi spēli otrā periodā mainīsies virknējumi visticamāk, un mēs tam bijām gatavi. Tad tas jau bija pa lielam ieplānots pirms spēles? Plus mīnus. Es saprotu, ka jā. Jā. Un Roberts Zande arī sāk spēli, un pēc tam arī viņa gadījums pilnīgi tāds pats? Jā. Vairāk nekā 100 minūtes Lekringam nebija izdevies gūt vārtus. Ja mēs skatām iepriekšējo spēli pret Rubeni, kur savsais zaudējums, un tagad vēl 40, kurā 7. laikam tika gūti. Kaut kas tāds, jā. Un vēl jau tad valkās no iepriekšējās spēles. Tā kā vairāk nekā 100 minūtes netiek gūti vārti, tas pirms izslēgšanas spēlēm. Pārtraukumos nāca Henrijs Gustavs Magons, un viņš valk arī statistiku, no kurienes tiek izdarīti metieni. Lai arī Lekringam bija salīdzinoši labs XG, tas bija pēc 40 minūtēm, bet izdarītie metieni bija lielākā daļa no diezgan sliktām pozīcijām, kas ir no laukuma apmalēm un ne no tām pozīcijām, kur jūs vieglāk gūt vārds vai kur jūs biežāk gūst. Vai var teikt, ka Lekringam ir problēmas tieši ar momentu izveidošanu vairāk vai tieši ar šo pašu realizāciju? Ja vairāk nekā 100 minūtes nav gūti. Pretinieks arī bija līdervienības, bet tāpatās. Es teiktu, ka momenti mums ir, mēs tikai viņus nespējam realizēt, un Ulbruka ļoti prasmīgi bloķē metienus. Arī Rubena to pašu pēdējā spēlē, pret ko mums bija pret Rubeni, arī Rubena spēlē ļoti pašaizliedzīgi un bloķē metienus. Un tad, kad mēs izmetam one-timer metienu vienā pieskārienā,
no piespēles mēs lielākoties gūstam vārtus. Tas ir Toma Rīsmaņa vārtu guvums, Kristaps Jakāns, ko iemeta. Abi vārtu guvumi. Abi vārtu guvumi ir vienā pieskārienā. Tas ir ļoti grūti nobloķējams. Un tiklīdz mēs sākam iet soļos vai sākam pauzēt, mūsu pretinieks ir klāt un neesam pietiekami gatavi dotajā brīdī, lai izmestu garām tam pretiniekam. Es arī vēroju to, ka iesildoties bija diezgan labi metieni šie vienā pieskārienā, nu pēc vairākiem, pieņemsim, diagonāļu vingrinājumiem un pat ne pēc tām precīzākajām, varbūt un labākajām piespēlēm atrad labus metienus. Tad kā tu vari skaidrot to, ka uzbrucēji, it īpaši tiem, kuri ir, nu teiksim tā, no kuriem gaida šo vārtu gūšanu? Skoreri. Precīzi. Kāpēc viņi izvēlās nemest pa vārtiem? Kur ir tā kaut kur, nezinu, pārliecības trūkums, neticības sev vai nu, cik saprotu, tad uzstādījums nav tāds, ka nevajag mest vienā pieskārienā? Nē, uzstādījums ir, ka ir jāgūst vārti. Tas ir, lai uzvarētu spēli, tas ir obligāti jādara. Bet kāpēc neizvēlamies izmest pa vārtiem? Mēs pārāk daudz pārkombinējam. Mēs liekas, kad būšu labs komandas biedrs, atradīšu labu piespēli vēl citam komandas biedram uz tukšākiem vārtiem. Bet par šo es gribētu teikt, ka mums ir jābūt sautīgākiem ar bumbu, kad mums ir jāiet uz tiem vārtiem un jāizdara metiens. Ja man ir tā bumba, arī man šodien bija epizodes, tiku garām Krišānim, nācu uz metienu, izvēlējos spēlēt Emīlam Zalbam, kuram nav vērtā. Pēc tam es sapratu, ka... Atceros to epizodi. Jā, pēc tam es sapratu, ka man ir jābūt sautīgam un vienkārši pašam tā bumba jāizmet pa vārtiem, jo savādāk mēs negūsim vārtus. Regulāro sezonu noslēdzat 4. vietā, tādā veidā nodrošināt pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā mājas spēļu priekšrocības, kas noteikti ir ļoti svarīgi un ļoti liels iegums, bet šo zonu ir tas, ka var izvēlēties, pretinieki jūs vēl nezināt, izvēlēties jūs neko nevarēsiet, paliks tas, kas paliks. Vienā ziņā varbūt pat labākais variants. Nebūs tā, ka kāds liekas spiediens, ka būsiet kādu nedaudz izprovicējuši ar savu izvēli, ja pieņemsim, kā pirmie izvēlās 5. un tam līdzīgi tas varētu būt tāda papildus motivācija kādam, bet mēs nedaudz varam pasapņot, mēs tagad divi tā tiešām varam to darīt. Ja pieņemsim, tev būtu teikšana un Lekringam būtu šī iespēja šo sezonu tagad izvēlēt, samainīsim Lekringa ar Ulbruku tagad vietām. Ko tu gribētu izvēlēties kā pirmo no šī 4? Tu jau, mēs pirms tam... Pirmo no 4 vai pirmo no 8? Sākam pirmo no 5. līdz 8. vietai. No 5. līdz 8. tieks ir 8. Tikai tāpēc, ka viņi ir 8? Jā, tāpēc, kad mēs esam divatā runājuši par to, kā Piksbo agrāk ir Zviedrijas Superlīga apdedzinājies ar šo visu uzvaru regulārajā turnīrā un tad izvēlās kaut kādus interesantos pretinieks. 7. 6. Jā. Paliksim pie klasikas 1-8. Tikai tādā ziņā, jā. Labi, un nedaudz vēl paspekulējam tālāk. Pieņemsim, ka pirmais 4. arī tiek pusfinālā, tad mēs arī joprojām ņemtu 1-4, tikai tāpēc, ka, vai tad jau sāk tomēr skatīties? Es atbildēšu 1-4. Arī es neiešu tavai provokācijai. Neies un provokācijai. Labi, Paul, paldies tev. Jā. Par to mēs varbūt vēl šovakar kaut ko beigās ierakstam. Viss atkarīgs no mūsu galvenā un 3. biedra. No Talsu Inter. No Talsu Inter, lai tad veiksmīgs tev un komandai ceļš māju un pasveicina treneris nākamnedēļ viņu satikšu, iedošu pausīt. Kā izmuka. Labi, paldies. Čau.